mācītāji, es savu dēlu pie tevis esmu atvedis. Tam ir mēms gars. Un, kad tas viņu sakampja, tad tas to rausta. Un viņš puto un griež zobus un sastingst. Un es taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen, bet viņi nevarēja. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja: Ak, tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu. Vediet to pie manis, un tie to atveda pie viņa. Un, kad tas tu viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja. Un tas pie zemes kristdams, putodams, vārtījās. Un viņš jautāja tā tēvam, cik ilgi viņam tas tā jau ir. Bet tas viņam sacīja: no bērnības. Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu. Bet, ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Un Jēzus uz to sacīja: Tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt. Tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja: Es ticu, palīdzi manai neticībai. Bet Jēzus redzēdams, ka ļaudis saticēja, apdraudēja nešķīsto garu to sacīdams: Tu mēmēs un kurlais gars, es tev pavēlu izej ārā no tā un neieej vairs viņā. Un tas izgāja, brēkdams un to stipri raustīdams. Un viņš kļuva līdzīgs miroņam, tā ka daudz sacīja, tas ir nomiris. Bet Jēzus to ņēma pie rokas, piecēla un tas uzcēlās. Kad mēs izlasām šo stāstu, mēs konstatējam, ka tā situācija vispirms ir smaga. Tam bērniņam ir ļoti smaga slimība. Un kā mēs redzam šeit, ka tā ir dēmoniski iniciēta. Tur ir kaut kāda dēmona darbība uz to bērnu. Un brīžiem tas no bērnības jau velkās. Mēs nezinām īsti cik, bet manuprāt, tas puisīts ir kādos vēlīnos 11 gados, kāds pusaudzis. Un tas tēvs saka, viņš no bērnības tā situācija ir ielaista, tā slimība ir smaga. Bet paskatieties, tas bērns ir kritis ugunī un ūdenī, un tēvs ar to ir ticis galā, viņš viņu ir izglābis. Un mēs varētu teikt tam tēvam, paklausies, ņemot vērā apstākļus, ņemot vērā situāciju, tev izdodas tīri labi. Mēs varam papliķēt tev pa plecu un teikt: paklausies, mīļais draugs. Mēs zinām gadījumus, kad līdzīgās situācijās, kad tas bērns iekrita ūdenī, tad viņu neizglāba. Kad viņš iekrita ugunī, tad tur nebija neviena, kas palīdz. Tu esi bijis priekšzīmīgs tēvs. Ar tevi viss ir kārtībā. Tu spēsi ar to tikt galā. Situācija nav nemaz tik slikta. Vai jūs redzat to tur? Bet zināt, kas tur notiek? Manuprāt, kad Jēzus viņam saka, tā problēma nav tās slimības smagums. Problēma ir tā, ka tu netici. Problēma ir tā, ka tu nespēj ticēt. Problēma ir tā, ka tev ir neticība. Ja tu ticētu, tu tiktu ar to galā. Un tad viņš saka, tu visu spēj tas, kurš tic. Un tagad skatieties, kas tur notiek tajā mirklī. Tas tēvs redz savu bērnu. Un, protams, viņš darīs visu līdz galam, cik vien viņš elpos, viņš palīdzēs, sargās un glābs savu bērnu. Bet Jēzus viņam palīdz ieraudzīt, kāda starpība varētu būt. Viņš atrodas šeit, bet Jēzus saka, ja tu ticētu, tu nonāk šeit, tad tavs puisīts varētu dzīvot. Tu varētu mierīgi aizvērt savus acis pēdējo reizi un likties nāves miegā, jo tavs dēls tiktu galā ar savu dzīvi. Un tas ir tas brīdis, kad tas tēvs nevis saka, jāpadomā, ko tagad darīt. Vai šitā turpināt, vai... mēs iesim un apspriedīsimies ģimenē, ko darīt. Bet šajā gadījumā tas tēvs ieraudzījis to, ka var būt savādāk. Ka es neesmu nolemts palikt tur, bet Dievs var man palīdzēt, ja es celšos. Ja es tuvošos, ja es meklēšu to kungu un uzticēšos viņam, situācija var būt savādāka. Un tas ir tas brīdis, kad viņš dara to. Es ticu, palīdzi man! Jā,
Jēzus nekad nevienu nenorāja, ka viņš sauc, ka viņš izpauž to savu ticību. Nevis tādā klusā, jā, aizlūdziet par mani. Nē, es negribu nevienam neko teikt. Es negribu, lai visi zina. Nē. Tepat klusiņā tā. Dievs zina manu vajadzību. Es nevienu neizmēģinu pasargt Dievs. Bet, kad tā man bēda ir tik liela. Dievs, tas var būt savādāk. Palīdzi!